Demontāžas rekordu dienas grāmatā. Latvijas par spēku vīriem runājot, tad droši vien sākumā gandrīz viss piederēja man, bet pēc tam jau viņas visas, bet tie unikālie, kuras divus pārspēja Dainis, ir baļķa celšana bija, jā, tā bija. Un šī spēka trepa, šo 3 lielo smagumu nešana, un viņš ilgi turējās, un tad Dainis pārspēja šo rekordu. Tas viņam arī bija liels gandarījums un tā, bet kuģi ar vienu neviens vēl nav vilcis Latvijā. Vilcienu ar vienu mēs, man liekas, esam viens pats, es esmu lokomotīvu vilcis, 123 tonnas, man liekas, neesmu dzirdējis, ka kāds kaut ko darīt. Un kopā ar Agri mēs vilkām arī bānīti Alūksnē. Ar vilcienu vilkšanu jau ir leģendārs stāsts, jo tai dienā, kad man bija jābrauc mēģināt, man piedzima dēls, Teodors. Es aizbraucu uz Jelgavas depo, vilku to lokomotīvu, un tad viss smējās, atbrauc tāds. Es smējos Pepiņš, un tad tagad vilks lokomotīvas, jā, tas viss, tur bija kaut kā bija noplūdusi informācija, un tur bija salasījies diezgan liels pūles skatītāji, un es nekustās, viņi pilnīgi saprot, ka tur nav variants, un tad es nevaru saprast, jo tu esi, kā es teicu, es zinu, ka citi cilvēki ir to darījuši, un es saku, tā nevar būt, ka es kaut ko es fiziku, kaut kas nav pareizi. Un tad jau visi pasmējās un aizgāja projām. Es saku, pamēģinām pārsiet uz otru pusi. Tad mēs vilkām uz vienu galu, jo to jau to sliedu liekas, ka viņam ir taisni. Un pārsējām uz otru pusi, aizmugurē un izkustinājām. Un tad jau es zināju, ka tā lieta notiks. Bet tas prasīja diezgan jautru stāstus, ka no piepūst ap acīm visi mazie asins kapilāri pārplīs, un es vakarā atbraucot uz slimnīcu. Dabūju brāzienu no sievas par to, ka tu gribi mūs par bārņiem atstāt, tā kā bija jautri pirmo dēlu sagaidīja ar zilām acīm abām, bet, jā, tie bija tādas lietas, kuras bija unikālas, no kurām īstenībā viņas vairāk ir iespieduši atmiņā ar to sajūtu un uztraukumu. Piemēram, es nedomāju, ka tas izsauks tik milzīgu interesi no cilvēkiem. Lidmašīnas vilkšanas laikā pie lidlaukas, nezinu, es domāju, ka 2–3 tūkstoši cilvēki bija atbraukuši skatīties, kā es vilku lidmašīnu. Un es saprotu, ja es viņu nepavilkšu, tas būs kaut kas, tāda izgāšanās dzīve. Man bija tāds uztraukums, es nevienās sporta sacensībās dzīvē tā nebija uztraucies. Un tajā brīdī, kad tu saproti, ka viņi sāk kustēties, un tad tev viss tās emocijas, tāpēc arī panorāmā lika pīkstuļus virsū, ka es bļaudu prieku visādas sliktas vārdus, un tajā laikā, jā, tie bija tādi unikāli, interesantas lietas, kas man likās. Tā kā, jā, var teikt, ka esmu vilcis visas 3 lietas – vilcienu, lidmašīnu un kuģi. Demontāžas rekordu dienas grāmatā.